izdodas. Pat ja kāds sākumā par to nav pārliecināts, tad malēnietim ir vienmēr tāda stingra pārliecība par to, ka tas noteikti izdosies, sanāks un tam ir jāiet. Un cik jauki, ja to var parādīt visai pasaulē un citi par to var priecāties. Jo malēniešu galvenais dzīves uzdevums ir radīt prieku no nekā. Un esam nostājušies tieši pie viena malēniešu spēles blakus. Tad pastāstīt, kas ir malēniešu punts un kādi īsumā ir viņa noteikumi? Noteikumi pavisam vienkārši. 2 cilvēki, 1 komanda, 2 komandas pie galda un punts iet vaļā. Punts ir malēniešu izdomāta kāršu spēle, ko spēlējuši jau no seniem laikiem, kas atzīmes atkal un ieguvis plašu popularitāti. Un skaistākais, kas teikts puna noteikumos, ka taisnība ir vecākajam malēnietim pie galda, ko visi spēlētāji ļoti labprāt arī ievēro. Un no kurienes nāk malēnieši, kas tas viņu varbūt robežu izcelsmes vietas? Lieta tāda, ka šeit vēl ir darbs pētniekiem, jo robežas nav strikti nospraustas, bet tas noteikti ir viss Saluksnes novads, Apes pagasts un tā lauka teritorija, daļa Gulbenes novada, daļa arī Balvu novada. Vispār jau malēnieši ir, manuprāt, visi, kas sevi tādus uzskata sirdī. Un cik varbūt mūsdienās vēl daudz ir malēnieši, cik daudz vēl lieto, teiksim, to savu dialektu? Par dialektu ir grūti, tas pamazām izzūd, jo valoda dzīvo tikai tad, ja viņu lieto, bet tas, kas noteikti mūs raksturo, ir lauziens un krītošā intonācija, un tā ir lieta, ar kuru mēs atpazīstam viens otru plašajā pasaulē un kā mūs atpazīst citi. Jo vienmēr, kad kāds runā televīzijā vai radio, mēs dzirdam foršu lauzienu, tā zina, tas ir no Luksnes vai tepat no Gulbenes vai no Balvena. Un vai ne iepriekšējiem svētkiem arī izdevies aptvert, teiksim, cik daudz malēniešu būtu mūsdienās ir, kas sev tādai vēlē? Tie, kas ir ierakstījušies malēniešu goda grāmatā, es neatminos vairs, cik bija tas skaitlis, bet es jau saku, tie, kas jūtas sirdī, tie noteikti ir izbijuši alūksnieši vai Gulbenes novada. Bieži vien tādi, kam arī senči no šejienes cēlušies, un gadiem ejot šīs lietas kļūst populārākas, cilvēki meklē savas saknes, un tad lēkni saka, es arī esmu malēnietis. Un šodien būs arī tādi malēniešu izgudrojumi daudz, un varbūt arī pastāstīt to sīkāk, kas tad ir tie malēniešu izgudrojumi, ko viņi lepojas. Tie mums zināmie ir, ka tie malēnieši gaisma ar maisiem ir nesuši, sējuši sāli un rakuši izkritušas runas, bet šodien ir izgudrojumu telts, lai malēnieši pierakstītu savus jaunos izgudrojumus, jo, kā saka manas kultūras kolēģis, nevar gulēt uz veciem lauriem. Tāpēc droši vien nāks gaismā daudz atkal dažādi jautri, humorīgi stāstiņi, ar ko malēniešus atpazīst visā plašajā pasaulē. Un sarunas beigās varbūt vēl kaut kas tāds, ko nepajautāju, bet ko arī varbūt būtiski izcelt tieši par šiem svētkiem vai malēniešiem kopumā, varbūt kāds interesants fakts? Fakts, es nezinu, bet tas, ko gribās izcelt, ka šodien pie mums viesosies, es gribētu teikt, svarīgākā malēniete, kas ir rakstniece Māra Svīra, un mēs lepojamies, ka viņa ir mūsu novadniece, un tad kopā ar viņu laidīsim gaismā malēniešu kalendāru, viņas jaunāko romānu. Un malēniešu kalendārs tapis kopā sadarbībā ar viņu un Jaunlaicenes Mūžas muzeja Malēnieša pasaule. Kalendārs, kurā ir 2 vasaras, jo malēnieši gadu skaita no vieniem kapusvētkiem līdz otriem. Tieši tāpēc tas ir tik īpašs. Un mums arī mums uzpašīt vai kaut kas, kāpēc malēnieši, protams, ir saistītiem kapusvētkiem, kāds iemesls un tā, kāpēc sāk skaitīt? Es domāju, tas vienkārši ir tāds malēnieša DNS jau, kapusvētki, un tas ir jau ielikts šūpulī asinīs un no paudzes paudzē. Un to atņemt nevarēs nekad un neviens. Un tad sarunas beigās uz vārds uzvārds un attiecīgi amats. Jā, Kristīne Kuropatkina, Jaunlaicenes Mūžas muzeja Malēnieša pasaule vadītāja. Ko īsākā varam pateikt arī to amatu? Nē, šī tik garš man tas muzeja nosaukums. Bet tā varbūt ir kaut kāds malēniešu pasākumu organizatori vai kaut kas tāds? Nē, es neesmu pasākumu organizatori, tur būs kultūras dāmas. Es tikai esmu muzejā vadītāja. Paldies jums! Paldies jums!